Nu ko, pats svarīgākais jautājums. Kā tad nopelnīt tos pirmos 10 000 eiro mēnesī ar savu interneta biznesu? Un kas ir tas, ko mēs tagad tik ļoti aktīvi reklamējam, ar ko mēs nodarbojamies, kas tas ir, kā to sākt, par visu šo tēmu, par pirmajiem 10 000 internetā. Kā jau esat noteikti daudz pamanījuši mūsu sociālos tīklos, mēs šobrīd ļoti aktīvi nodarbojamies ar to, ka mēs reklāmējam kosmētikas brenda izveidi. Un kāpēc mēs šo esam tik aktīvi sākuši darīt, ņemot vērā faktu, ka kosmētikas brenda izveidi mums arī bija pirms pusgada pieejama. Tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka tagad ir ļoti īpašs periods, jo priekšā visi svētki, Black Friday, Cyber Monday, kas Latvijā varbūt nav tik populārs Cyber Mondays, bet Ziemassvētki. Ziemassvētki pats galvenais, kur dāvanas iet pa labi pa kreisi, cilvēki tērē miljardus, lai to dabūtu. Kā jau jūs zinat iepriekš, mums bija skola, kur mēs ļoti daudz ko mācījām, daudz dažādas tēmas par interneta biznesiem, kā uzsākt to, kā palaist to, kā darbināt to, ļoti daudz. Bet procentuāli, jebkurus arī kursus pārdodot, skolu pārdodot, situācija ir tāda, ka tikai ļoti maziņš cilvēku procentu skaits kaut ko dara. Un tas tā ir, es nezinu, kāpēc tā ir, bet tā ir. Un tad mēs izdomājam, ka mums ir svarīgi tas, lai cilvēkiem ir tas rezultāts, lai cilvēki attīstās un cilvēki sasniedz. Un tad mēs nolēmām, ka mēs nevis mācīsim, bet uzreiz visu sagatavosim, izveidosim gatavu. Jo lielākā problēma mums arī skolā bija tā, ka cilvēki pirmkārt nezināja, ar ko sākt nodarboties, jo mums bija ļoti daudz veidu. Un tad viņi ļoti daudz, lielākā daļa padevās pie taisīšanas, tur mājaslapas taisīšanas, saslēgšanas, visu, jo tas ir pats sarežģītākais. Tāpēc mēs nolēmām, ka tieši šo sarežģītāko procesu mēs uztaisīsim jūsu vietā. Jums atliek vēl tikai pamācīties Mārtiņas, kā tur tirgo, kā to darīt, ar dažādiem webināriem, pamācījām visu, bet tālāk pats svarīgākais ir izveidots, tālāk jūs vienkārši tirgojat un pelnat naudu. Un tāpēc mēs to tagad daram. Un mēs arī piedāvājam mārketinga aģentūras, gan vēl dažādas bizneses, bet šobrīd mēs parunāsim tieši par kosmētiku, jo šobrīd tā ir aktuālākā tēma. Un kas vispār ir jādara un kā notiek viss tas process, lai tu varētu nopelnīt ar kosmētikas brendu pirmos 10 000 eiro mēnesī un arī 100 000 mēnesī nav nekas nereāls. Un pastāstīšos galvenos plusus, kāpēc tieši tagad un kāpēc tieši kosmētika ir tik aktuāli, ko es personīgi klientiem saku, tā ir reāla naudas zelta bedra. Viens no svarīgākajiem faktoriem, kāpēc tieši ar mums sadarboties, tas, ka mums ir oficiāls sadarbības ar ļoti daudz partneriem, arī ar rūpnīcu, kas to visu veido. Un mēs piedāvājam izveidot tavu brendu, nevis kosmētikas dropshipping, kur tev samet kaut kādas produktus un tu viņus tirgo, bet tavu brendu, nobrendotu produktu ar tavu dizainu, tavu nosaukumu. Agrāk ļoti daudz šo piedāvāja, bet bija divas būtiskas problēmas šajā visā. Pirmais – sūdīga, nezināma kosmētika, par kuru neviens neatbild. Otrs, lai tu uzliktu savu marķējumu, vajadzēja iepirkt minimumu, kas bija vispār 100 vienības kā minimums no viena produkta. Kā tu gribi 10 produktus, to no katru vajag 100 vienības. Tev atnāk, tev vajag pirmkārtām naudu, ko investēt, diezgan daudz. Tev ir pilna māja ar produktiem, tev pašam ir jāsūta, nav tāds dropshippings. Varbūt bija kaut kam dropshippings, bet ar lieliem kvantumiem, viss bija garām. Tas, ko mēs piedāvājam, mēs esam atraduši unikālu variantu. Tev nav jāiepērk pilnībā nekas, neviena vienība, bet viņi uzliek uz tevis virsū tavu to visu nosaukumu, to logo. Bez kaut kādiem tur tiem minimālajiem iepirkumiem, un vispār tev vairs nav tur jānopērk kaut 1000 vienības, tad viņas jādomā, kur un kā turēt. Tagad pat nav viena jānopērk. Un tagad pats galvenais jautājums. Kas tev ir jādara, lai ar mums sadarbotos un tu varētu sākt pelnīt? Tātad kā viss notiek process? Cilvēks mums uzraksta, mēs taisam konsultāciju. Protams, to, ko es visu stāstu, jūs jau paši. Jūs pat var neizmantot man pakalpojumu, jūs varat ņemties un paši to darīt kā ideja. Bet tie, kas negrib un jau grib visu gatavu un tiešām uzreiz sāk pelnīt, tie var izmantot mūsu pakalpojumus. Bet kā notiek? Mēs sazinamies ar klientu, uztaisam konsultāciju, kur mēs visu pastāstam no A līdz Z,
kā viss process notiek. Visu izstāstam, visas iespējas, pilnībā visu. Tālāk mēs piedāvājam izvēlēties divus variantus. Nu, mēs nosūtam rēķinu, tiek apmaksāts tur rēķins, piedāvājam divus variantus. Mēs atsūtam katalogu ar produktiem, kur ir vairāk kā 75 produkti. Viņam ir opcija, viņš var pats izvēlēties pēc saviem uzskatiem visus produktus, kādus viņš grib. Mēs, iesakam līdz 10 produktiem sākumā, pēc tam var palielināt, bet sākumā līdz 10. Viņš izvēlas pats kādus produktus grib. Var izdomāt savu nosaukumu, vai viņa ir idejas viņam, vai ar kaut kādiem ChatGPT, vienalga, bet pats savu nosaukumu izdomā. Un logo var pats izdomāt, dizainu pats. Ne jau uztaisīt, bet izdomāt un pateikt kaut kādu, es gribu šitā, es gribu tur sarkanu krāsu, iepakojumu zaļus burtus, logo ar kaut ko tādā veidā. Ne jau, ka pats sēž taisa. Vai es šo variantu neiesaku, es iesaku otru variantu, kur mēs paši pēc mūsu ieskatiem, pēc mūsu dizaineru ieskatiem, pārdošanas speciālistu ieskatiem, uztaisim ideālo brendu. Es iesaku otro variantu, tāpēc, ka ļoti bieži mums cilvēki ir atsūta pilnīgu murgu, atsūta drausmīgus logo, drausmīgus nosaukumus, kuras jau taisu, es negribu taisīt cilvēkam biznesu, kuras redzu, šitas reāli neies, tu nevari uzlikt tik tīzlu nosaukumu, tik tīzlu logo, nebūs. Bet, tāpēc saku, ja klients grib iedod, es pasaku, labāk paļaujies mums, bet, ja tu ļoti gribi uzlikt ar savu, omītes seju uz kosmētikas un nosaukt viņu par omītes krēmu, lūdzu, dari, bet es tev neko nevaru garantēt, es tev pasaku, tas nebūs labi. Bet, lai taisa, varbūt arī izsitās. Tā kā tas ir tāda izvēle, ko mūsu klients var veikt. Tas ir mūsu otrais punkts. Tālāk, tad mēs to visu saliekam dizainiski virsū, uztaisam to nosaukumu, uztaisam logo. Tālāk mūsu process ir tas, ka mēs sataisam visiem šiem produktiem. Katram produktam mēs sataisam dizainu. Parasti mēs taisam plus mīnus vienādus tos dizainus. Netaisam vienu zaļu, vienu zilu, vienu tur oranžu. Neiet. Tomēr tas brandings, tas tēls jābūt vienam konkrētam. Tad mēs, sataisam kastītēm. Dizains maliņā es jums parādu, kā tas viss izskatās. Kastīte tiek uztaisīts dizains, logo virsū, uzraksts, kas tur ir, visi tilpumi, visi. Kā jau izskatās produkts, gan arī pēc tam ir no iekšas, kā tas viss izskatās, pēc tam kā viss kopā izskatās, uz bildes kopējā tēla, tas viss ir, to mēs visu sataisam. Tālāk nākamais punkts, kad visi dizaini, visi produkti, visi ir kārtībā. Tālāk mums ir mājaslapa. Mājaslapus mēs netaisam kaut kādas bezmaksas, tur Shopify, tos 12 viņu bezmaksas dizainus. Nē, mēs katram klientam unikāli iegādājamies maksas premium dizainu, kurš ir licencēts, kura licence strādā tikai uz vienu domēnu. Tātad mēs nopērkam dizainu, tas nenozīmē, ka tagad visiem uztaisīsim tādu. Nē, viena licence, viens domēns. Tātad premium mājas, profesionāli izstrādāt. Šeit jūs arī varat redzēt vienu no mūsu pēdējiem darbiem, manuprāt, tiešām skaista mājaslapa, ko mēs esam uztaisījuši vienam no klientiem, un visiem produktiem, visādiem gadgetiem, tur visām foršām featurām. Jūs redzat, tā nav kaut kāda standarta Shopify mājaslapa, tāda profesionāli izveidota mājaslapa. Un arī tādu mēs izveidojam mūsu klientam, vai arī, ja tu pats darbojies, tu pats vari sev izveidot šādu premium stila mājaslapu. Tas, protams, aizņems diezgan daudz laiku, diezgan daudz darbu, diezgan daudz nervu, un iespējams, jo parastā standarta mājaslapa Shopify ir diezgan vienkārši editojums. Šeit ir 101 lieta. Un iesācējs pārsvarā uz šīm premium lapām izdeg, padodās. Nesanāk viņiem tas. Vai paiet pusgads, kamēr uztaisa. Tāpēc esam mēs, un to varam visu uztaisīt. Bet, ja tu, protams, ir taisīt uz tiem standarta dizainiem, bet, es neiesaku to darīt. Mājaslapa viss ir gatavs tālāk. Otra, vissvarīgākā lieta. Mēs saslēdzam visu kopā un nodrošinām arī loģistiku. Kā es minēju sākumā, tev nav jāiepērk pilnībā nekas. Tev ir veikals, tev ir rūpnīca, tev ir klients. Tavā veikalā ienāk klients, nopērk produktu, piemēram, par 50 eiro. Tev kontā ienāk šie 50 eiro.
Tālāk tu fulfilo orderu, un, piemēram, no šiem 50 eiro 20 aiziet rūpnīcē. Tev paliek 30. Ar šiem 30 tu vari attīstīt biznesu, aiziet nopirkt tāliņu, aiziet pārēst, vienāk tā tev nauda. Uzreiz viss notiek. Bet šie 20 aiziet rūpnīcē. Rūpnīca uzliek mūsu izveidoto dizainu, gan uz kastītes, gan uz produktu, un paši arī iepako un aizsūta klientam, un klients saņem. Šajā loģistikas pasākumā tev nav nekas jādara. Ir jāuztaisa 2 vai 3 maksimums klikšķi, lai viss notiktu. Iedomājies, tikai 2-3 klikšķi. Tev nav pašam jāsaņem, nav jāiet uz pastu, nav jāsūta, vispār nekas, pilnībā nekas. Un tas ir tas lielākais plus. Jūs varat atrast tur visādas kosmētikas, kaut ko iepirkt, ņemties, taisīt nenormāls čakariens. Šeit 2 klikšķi. Un pats viņa aiziet pie klienta. Uz jebkuru pasaules malu. Vai nav lieliski? Un, protams, ka tas ir lieliski. Īpaši Ziemassvētkos, ka tev nav jāsēž kaut kādā pastā rindās, tas ir nenormāli. Iedomājies, tu aizies pastu ar 3 paciņiem, nostāv pusstundu rindā, jo tur pilns ar omītēm. Tu ej mājās, atkal jauns orders. No forši jauns orders, tu aizej mājās, iepakoji atpakaļ uz pastu. Nāc atpakaļ, vēl viens orders. Un tā tu visu dienu skraidi pa pastu. Protams, var paņemt cilvēku, bet kāpēc neizdarīt tā, ka tu ar 2 klikšķiem to var izdarīt visu, vai ne? Daudz labāk. Protams, ka daudz labāk. Nākamā tēma. Kā dabūt klientus un vispār kas notiek? Un mēs visi izveidojam, loģistiku saslēgt visu. Tālāk mēs, protams, ar katru klientu uztaisim zvanu, izstāstam to stratēģiju, pamata lietas, kas ir jāizdara, tur jāpieslēdz savu banku, visu tur, respektīvi ar banku, viņa personīgās lietas, ko viņš tur sadara, domēnas, viss. Tas tiek sataisīts. Un tev notiek reklamēšana. Protams, soc tīklus var taisīt, tas ir diezgan vienkārši, dēļ tā, ka mums ir kanvas, un tur var postiņus sataisīt, tad paņem cilvēku, kas tur pa lēto sataisa postus, tā vispār nav problēma. Bet sociālo vidi uztaisim. Tālāk, mēs piedāvājam arī dažādas stratēģijas, kā veikt reklāmas. Jo, protams, viens ir to ar iemest 10 000 reklāmās, iztērē 10 000 palaist reklāmas visu, ne? Bet ne visiem ir šāda nauda. Tad mums ir 2 veida stratēģijas, kas ir saistītas abas ar affiliate sistēmām, kur tu vari dabūt ļoti daudz klientus. Jo influencer marketings ir super lieta, bet labs influencers prasa diezgan lielu naudu. Kā šo visu apiet ar affiliate sistēmām, kad šim influenceram mēs uztaisam unikālu linku, viņš saņem komisiju no katra pirkuma. Tātad viņš nevis tur 1000 par postu saņem, bet varbūt viņš no tā viena posta, ja ir labs influencers, pārdos 1000 produktus. Viņš 10%, piemēram, 5 saņem no tā, ja? Tad pareiķini 1000 reiz 5, 5000, viņš saņem 5 reiz vairāk nekā par vienu postu, un viņš šo var ilgstoši darīt visu laiku. Un tieši tāpatās var paņemt speciāli darbiniekus, kas strādās procentiem, pārdošanu un visur mauc ar tavu affiliate linku. Kaut kāds indiešu, pilnībā vienalga. Bet tos affiliate sistēmu var uztaisīt ļoti milzīgi, un par to mēs arī mācam, stāstam un palīdzam to visu izveidot. Tā kā tas ir labs veids, jo, piemēram, tagad ir super periods, Black Friday, Ziemassvētku visi, bet reklāmu cenas, par cik visi reklamēs, un jau vairāk cilvēku reklamēs, jo cenas aug. Facebook, Instagram reklāmām arī googlē. Cenas paliek dārgākas, tu vairāk iztērē, bet mazāk dabū atpakaļ. Tāpēc šādas affiliate sistēmas ir superīgi labas un noderīgas šādos periodos, un arī vispār. Un influenceri tomēr strādā daudz labāk nekā tu redzi vienkārši reklāmā, kārtējā reklāmā. Tu redzi savu mīļāko, vienalga aktieri paņem, sportistu. Viņš saka, vot šitā kosmētika ir labākā, es viņu izmantoju, tāpēc man tādu sasniegumu. Tu uzreiz pērci. Un tā tas strādā. Tā tas strādā. Tā kā šī ir galvenā lieta. Un, protams, ir daudz vēl dažādas nianses, un arī vēl viena svarīga lieta. Mēs nākamo pusgadu, tu pie mums iegādājuši, nākamā pusgada laikā mēs tev arī ar visu palīdzam. Tur jautāt jautājumus, visu kaut ko, tev nav tā uztaisam, parādam visu labu. Mēs tev arī turpmāk palīdzam ar to visu, neprasot kaut kādu samaksu. Tālūk, tāpēc tas ir tik izdevīgi. Un, jā, šis būtu tāds noslēgums procesam, bet nākamais ir, cik reāli ir jāpārdot, lai tu varētu tos 10 000 nopelnīt. Šeit ir, teiksim, tabuliņa, tā, kur tu vari apmēram redzēt. Tas nenozīmē to, ka tieši tik pārdodot, tik tu nopelnīs, jo tur ir profits, viss jāskaita, kas tev ir par produktu, kāds uzcenojums, viss pārējais. Bet, lai tā aptuveni saprast, piemēram, kaut kādā 25 vienības pārdodot, tu jau vari 500 eiro nopelnīt.
25 vienības pārdot. Nopietni. Tagad uz Ziemassvētkiem, es domāju, tu saviem draugiem, radījām, paziņām parādīs to, ka tev ir biznes, ņemot vērā par to, ka latvieši ir ļoti skaudīgi. Tev ļoti daudz klientu būs. Tu 25 seilus neieguldot ne centa reklāmā un darbā nopelnīs. Ar garantiju dodu. Un vēl viens, starp citu, svarīga lieta, ko es aizmirsu pateikt. Es pirmīt stāstīju par to, kad agrāk bija ļoti liela problēma arī kosmētikas kvalitātē. Es pateicu par to, ka problēma bija iepirkums, bet tagad tāda problēma nav, bet kvalitāte. Svarīgāko aizmirsu pat pilnīgi pateikt. Kosmētika ir certificēta, kvalitatīva, dabiska. Ar visiem certifikātiem. Tas nozīmē to, ka ja kādam no taviem klientiem notiek kaut kāda alerģiska lieta vienalga, tu par to nenes atbildību. Tu par to nenes atbildību. Jo tur viss ir certificēts, kvalificēts, organisks. Viss. Tev nav jādīlo ar šādām problēmām. Kas vēl var būt labāks? Nekas. Atgriežamies pie tās peļņas. 25 vienības pārdot, tas ir pilnībā nekas. Bet pārdodot 200 vienības, kas arī īsti nav nekas, tu pat pa Latviju var to mierīgi pārdot. Jā, mēs to biznesu taisam internacionāli, bet tu, piemēram, pa Latviju tirgot arī 200 gabalus vari. Tas jau ir 4,5 tūkstoši aptuveni, bet labi, paņemsim uzreiz, ķeramies pie lietas. 500 vienības, 12 tūkstoši, pieņemsim 10 tūkstoši, ja? Ko tas nozīmē? To, ka tikai 500 vienības pārdot. 500 arī pa Latviju. Tu paskaties, cik daudz orderu saņem Latvijas uzņēmumi visādi. Tas pats Elīna Didriksona, Butterfly, pilnīgi sūda Turcijas lupatu tirgo. Bet viņa 500 pasūtījumus mēnesī dabū, un kā vēl dabū. Turpat TikTokā visi uzturbagātinātājs, kas tirgo. Viņiem mēnesī ir vismaz 500 orderu īpaši Latvijas fitness kanālam. Tas ir pa Latviju. Saprotiet, pa Latviju. Tu arī šo kosmētiku vari uz Ziemassvētkiem 500 pasūtījumus dabūt pa Latviju. Bet tagad skaties, ja tu vēl šo naudu ieguldi reklāmā, dabū katrā, kaut kādā lielākajās Eiropas valstīs influencerus uz komisijām 5000 pasūtījumus, tu arī vari dabūt. Tu vari dabūt to līdz. Ja tu pats sev tici, tev ir gribespēks, tu mauc, strādā, attīsties, domā, 5000 pasūtījumus tu dabūsi. Un skaties, kas ir 5000? 136 000. Labi, noņemsim 36 000 nost komisijās, jā, tur reklāmiņā. Tas ir daudz. Noņemsim nost, tas ir rupi. 100 000. 100 000, iedomājies, tu katru gadu šajā periodā Ziemassvētkos tikai zaudē naudu. Ir atvaļinājumi, dāvanas, viss. Tas ir pilnībā normāli, kad janvārī cilvēkiem gandrīz vispār naudas nav. Nav, jo viņi ir iztērēti. Tev šobrīd ir iespēja izdarīt tā, ka tu nopelni šajā periodā. Gan to arī patusēt, atpūsties, dāvanas saprast, 10 reizes krūtāk to visu izdarīt, bet tu vari nopelnīt. Iedomājies ar 100 štukām janvārī pamosties, pēc jaunā gada balses, kārtīgi nosinēs, viss ir forši, tu apsies tev kontā 100 štukas ir. Tā nav labākas sajūtas par to, ticimā. Un ja tu parēķini jau tālāk reiz 10, reiz 5, reiz 2, jūs sarēķināt. Un tas ir pilnībā normāli, tie nav kaut kādi, no zila gaisa paņemti cipari. Tā strādā. Un kosmētika ir viens no pirktākajiem produktiem Ziemassvētkos. Miljardus cilvēku tērē, miljardus. Un tu no šiem miljardiem 100 000, tas ir nekas, 0,000%. Tu vari ļoti vienkārši. Un pirms es ķeros pie vēl vienas lietas, ar ko es jūs ļoti vēlos iepriecināt, es atbildēšu pāris jautājumiem, ko man arī bija cilvēki sarakstījuši par jautājumiem šeit. Par garantijām. Kādas ir garantijas, ka tu pelnīsi iegādājoties šo biznesu? Garantijas tāds. Es tev nevaru dot garantiju, vispār neskatoties ne uz ko, uz tevi neko, pateikt, tu pēc nedēļas nopelnīsi 10 000. Tādu garantijas tev nevar dot. Bet es tev varu dot garantiju. Es nevaru dot, kāpēc? Tāpēc, kad es tev iedošu garantiju, es tev iedodu šo biznesu, visu, ko tu dari,
tu pat neatver datoru, pat neapskaties, vienkārši sēdi dīvānā un gaidi. Saprotiet, vai ne? Jābūt ar loģiskai domāšanai. Bet es tev varu garantēt to, ka, ja tu visu dari aktīvi, nepadodies, tev ir mērķis, tu esi nolicis, uzrakstījis mērķi, uzlicis, vienalga. Tev ir mērķis, tu ej uz to, tu dari visu, iespējamā visu, ko mēs iedodam, tad es tev garantēju, tu nopelnīsi. To es tev garantēju, ka tu visu atpelnīsi. Viennozīmīgi. Tālāk bija, cik daudz laiks vispār jāiegulda šāda veida biznesā. Un šeit arī tas ir tavs biznes. Tu vari mēnesī veltīt stundu. Protams, tu attiecīgi arī tā attīstība uz kāda būs. Tu vari dienā 18 stundas veltīt. Tā kā tas ir, bet tāds optimālais, ja tu pat dienā vari stundiņu veltīt savai attīstībai, tas ir ļoti labi. Stundiņu dienā jau ir ļoti labi priekš tā, ka cilvēks strādā daudz, viņiem ir ģimenes, viss ar stundu pietiek, protams, jo vairāk, jo labāk. Tā, visi prasa arī tagad super periods, Ziemassvētki, viss ir, bet kas notiek janvārī? Janvāris, var pateikt godīgi, pirmais mēnesis, kosmētiku pērk jebkurā laikā. Sievietes to zina, jūs taču pilnīgi vienalga, kad pērkat kosmētiku, vienalga kāds gadalaiks, kas pa dienu. Vienkārši Ziemassvētkos ir tāds super izaugsme. Protams, janvārī tā izaugsme iet uz leju. Īpaši visi, kad atopās pēc Ziemassvētkiem, pēc svētkiem, protams, tur ir jebkurā jomā kritums. Varbūt kredītu jomā nav. Bet tur ir jebkurā jomā kritums, ja kāds biznes tev būs, kaut ko pārdos, būs kritums janvārī. Bet pēc tam viņš izlīdzinās, un ja tu tiešām esi spējis nopelnīt uz Ziemassvētkos 100 štukas mēnesī, 30 štukas mēnesī tu nākamos gadus, klusos gadus, mēnešus klusos, tāpat varēs nopelnīt, tos tev garantē. Tā. Cik papildus jāiegulda nauda vēl šādā biznesā? Jā, arī ļoti labs jautājums. Cik papildus jāiegulda? Papildus, piemēram, pirmais mēnesis Shopify, kas ir 1 eiro šobrīd, 1 eiro, tūlīt būs laikam vēl 3 mēneši pa 1 eiro, tas ir vēl labāk, tā kā mājaslapa nekas. Domains pērkas uz gadu, domains ir tas, kas tavs nosaukums, www.tavsnosaukums.com.cl, pilnīgi vienalga. Domains jānopērk, viņš vidēji maksā 3 līdz 15 eiro uz gadu. Protams, domains var nopirkt arī pa miljoniem, bet jums to nevajag. Apmēram tāds uz gadu, tā kā, tā smieklīga cena. Personalizētais e-pasts, šajā biznesā to var nepirkt, bet, protams, daudz profesionālāk, daudz uzticamāk ir, kad kompānija, tas ir tā kā info@tavsnosaukums.com, lai nav kaut kāda inboxa Gmail jāsūta. To var uz gadu ar pa kaut kādiem $20 nopirkt. Bet tas nav vēl tik obligāti, to jūs arī varat izdarīt pirms pirmā sēla. Tā kā tas būtu tāds standarta ieguldījumi. Un kas notiek tālāk? Tu tur uztaisi biznesu, sāc pelnīt. Kas notiek tālāk? Tas ir interesants jautājums, bet tālāk tavu dzīve ir uzlabojusies daudz labāk kā iepriekš. Tu esi uzņēmējs, tu vari strādāt no savu datoru. Tā kā es sēdu šeit, strādāju no datora, nopelnu naudu. Tu vari ceļot, attīstīt biznesu. Svarīga lieta par attīstību. Tā, ka tev ir labi aizgājis interneta veikals, tu jau esi daudz maz atpazīstams, sociālos tīklos atpazīstama. Tu vari, piemēram, savu produktu iet piedāvāt skaistumkopšanas saloniem uz realizāciju, vai lai viņi iepērk, vai tirgu, nav svarīgi. Bet tu vari piedāvāt šādi. Tu vari piedāvāt jau kaut kādos veikalos, kaut ko izlikt, kaut kādus stendus veikalā un šādā veidā arī fiziskā veidā attīstīt šo biznesu. To var elementāri izdarīt, tāpēc saku, šim biznesam ir ļoti liela izaugsmes iespēja. Tas ir ļoti svarīgi šo zināt. Tu vari visu kaut ko darīt. Protams, šis sajies kopā ar nākamo jautājumu prasīja, vai ir obligāti vajadzīgs SIA, vai tur kaut kas nav obligāti vajadzīgs SIA. Tu varbūt gan pašnodarbinātais, gan, uztais ārzemju kartas, un tur viņam tas nav tik svarīgi. Tur, ja jūs gribat SIA to visu, tur šādus jautājumus jūs labāk ar grāmatu runājat. Es, protams, arī iedodu konsultāciju par to, kā labāk izdarīt, jo sākumā tu vari iestartēties, bet ja tu gribēsi izlikt savu kosmētiku, piemēram, veikalos, kaut kur tev kompānija būs vajadzīga. Tāpēc saku, iedzīvojoties, saprotat, kā viss strādā, sākat pelnīt un tad domājat par to produktu izlikšanu, par sijām, to visu. Tas ir mans ieteikums. Es to nesaku, bet tas vienkārši kā... Es skatos pēc tā, kā mani iepriekšējie klienti darbojas. Neviens sākumā baigi nereģistrē nekādu sijā, viņi sāk pelnīt un tikai pēc tam to sāk darīt.
mazā problēmas. Tā kā tas ir vienkārši statistika pēc maniem klientiem. Bet tālāk, viena no labākajām ziņām, ko jūs noteikti visu šo video gribat dzirdēt. Visi ir forši, visi ir skaisti, bet sarežģīti to visu uztaisīt. Tāpēc mēs piedāvājam mūsu pakalpojumu, kur mēs izveidojam šo visu. Mēs izveidosim gan izvēlēsimies labākos produktus. Mums, kā jūs redzat, šeit ir ļoti daudz dažādu produktu, kurus mēs varam customizēt. Mēs izvēlēsimies labākos, ejošākos. Uztaisīsim foršu, ejošu dizainu, nosaukumu, visu sataisīsim ļoti skaisti, solīdi forši. Uztaisīsim profesionālu mājaslapu tev. Palīdzēsim ar visām tirgošanām, visu. Pilnībā visu tev noliksim uz paplātītes. Tev jāpaņem un jāturpina. Ar mūsu palīdzību. Diezgan dārgi izklausās, vai ne? Tas ir dārgi. Teikšu godīgi, tas nav, tur nav 20 eiro, tas nemaksā. Tātad vispār oriģināli, ko mēs iepriekš piedāvājam šo biznesa veidu, viņš maksā 300 eiro. Bet, diemžēl par to, tas nav diemžēl, tas ir varbūt sliktāk klientiem, par cik mēs uztaisījām komandu, iepērkam labākus premium dizainus, esam paņēmuši dizaineri, kas Adobe Illustratorā darbojas, tās izmaksas šim biznesam arī ir dārgāks palikuši. Tāpēc tagad cena ir 500 eiro, bet 500 eiro ir cena, bet visiem, kas nāk no šīs video prezentācijas, es uztaisīšu 50% atlaidi. Tā, 50% atlaidi, tā kā nevis 500 eiro, bet 250 eiro. Un šajos 250 eiro, kas ietilpst? Konsultācija, kur mēs visu skaisti forši pastāstam. Tālāk, ja es iesaku paļauties uz mums, uz visu, tad mēs tālāk izvēlamies labākos produktus, uztaisam dizainus, brandingu, logo, nosaukumu, visu, saliekam visus iepakojumiem, nodrošinam loģistiku, lai tev ar 2 klikšķiem ir jāizsūta paciņa, mēs uztaisam premium mājaslapu, visu profesionāli skaisti, forši, izveidojam konsultāciju atkal ar stratēģijām, kur visu mēs pastāstam, kā, ko, kur darīt. Nākamo pusgadu mēs es jau saucu un saprotu, tas ir tik lēti, kas tajā viss 250 eiro, pat pa 500 eiro šis viss ir lēti, bet tie, kas tagad pēc šī video nāk par 250, jums ir vispār paveicies. Jums nekad dzīvē nebūs šāda iespēja, jo, jūs paši redzēsiet tie, kas domā, ka tas nestrādā, viss ir muļķības, vēl kāds uztaisīs smuku video, tagad apkrāps, tiem mēs varam pat sastādīt līgumu, kad mēs jums garantējam, ka mēs pilnībā visu jums forši uztaisīsim, sataisīsim, tā kā tur jūs visi ir pilnībā godīgi un visi ļoti skaisti, un arī tiešām nākamo pusgadu mēs arī ar visu palīdzam. Ja tev ir kaut kādas aizķeršanās, kaut kas, mēs palīdzam. Tā kā 250 eiro tā ir super cena, plus mēs vēl iedosim bonusu, bet šis bonus būs arī tikai tiem, kas nāk no video. Mēs uztaisīsim tādu kā datubāzi ar visiem nevar teikt, ar ļoti daudz skaistumkopšanas saloniem, kas ir Eiropā. Es garantēju to, ka mēs uztaisīsim listu ar vismaz 5000 saloniem, datubāzi ar viņiem sociāliem, ar e-pastiem, numuriem, kur mēs arī pamācīsim, kā jūs to darat. Varēsiet sarakstīt piedāvājumā, viņi grib iegādāties jūsu produktu. Super ideja! Tā kā jums šis vēl vismaz 10 000 atnesīs. Pilnībā par brīvu dodu šādu bonusu, kurš atnesīs jums, es garantēju, apmēram 10 000 plusā. Lai pieteiktos, lai uz šo pieteiktos, viss, kas jums ir jādara, šeit video aprakstā ir 2 varianti. Vai jūs redzat video aprakstā WhatsApp numuru, jūs rakstat mums uz darba kompānijas WhatsApp un sakat, ka jūs nākat no YouTube prezentācijas, jūs gribat kosmētikas brendu par šo 50% atlaidi, par 250 eiro. Un otrs variants nebūs. Es gribēju teikt, jāizpilda forma, bet nē, pārāk sarežģīti. Vienkārši rakstiet mums. Mēs arī iedodam customer support iespēju no rūpnīcas, ja tur ir kaut kas vajadzīgs, kaut kāds tehnisks lietas vai kaut kas. Mēs kopā sadarbojoties gan ar Shopify partners, mēs esam oficiālai partneri, gan arī ar rūpnīcu un ražot mēs esam oficiālai partneri. Arī viņi sadarbībā ar mums taisa dažādus webinārus, kur daudz ko interesantu pastāst. Par mārketingu, par visu kaut ko. Tas jums visiem arī būs pa brīvu. Viņiem bieži vien tur ir biļetes jāpērk šiem webināriem online.
Bet mēs jums to visu pa brīvu iedosim. Jums būs iespēja mācīties, atjaunotas pamācības, konsultācijas, viss. Tā kā nezaudē šo iespēju. Šī ir tava labākā iespēja. Nezaudē to. Raksti mums WhatsAppā, izmanto šos 50% atlaidi, šo ideālo iespēju, ko dzīve tev ir devusi. Ja tu skaties šo video, tev dzīve ir devusi iespēju. Izmanto viņu. Tiekamies.